Kā veselību ietekmē ikdienas paradumi un kam visvairāk pievērst uzmanību? Sāksim ar to, ka veselību pamatā veido tas, kā mēs uzvedamies ikdienā. Varētu teikt, ka piramīdas pamatā ir mūsu uzturs. Uzturam būtu jābūt pilnvērtīgam, sabalansētam, iekļaujot visas uzturvielu grupas, tomēr pareizās proporcijās. Liela nozīme ir arī fiziskajām aktivitātēm, jeb mūsdienu ārstu viens no lielākajiem biediem un veselības apdraudējumiem ir tieši mazkustīgs dzīvesveids. Līdz ar to fiziskas aktivitātes regulāri ikdienā ir ļoti nozīmīgas. Šeit mēs nerunājam par ārkārtīgi intensīviem treniņiem katru dienu vairāku stundu garumā, jo pilnīgi iespējams, ka tam vienkārši nepietiek laika un tas nav arī nepieciešams. Taču ikdienas kustība, kaut vai neizmantot liftu vai neizmantot automašīnu, bet iet ar kājām, vai vakarā nevis apsēsties uz dīvāna un skatīties filmu, bet ar ģimeni iziet kādā pusstundu garā raitā pastaigā. Ar to jau pietiek. Un nozīme ir arī kvalitatīvam miegam. Pieaugušam cilvēkam būtu jāguļ vismaz 8 stundas diennaktī. No profesionālās pieredzes zinu, ka viens no lielākajiem klubfans akmeņiem pacientiem ir tieši laicīga aiziešana gulēt. Būtu jāiet gulēt aptuveni vienā un tajā pašā laikā, organisms pie tā pierod, kas arī garantēs vai palīdzēs nodrošināt kvalitatīvāku miegu. Neaizmirstam arī pietiekami padzerties tik, cik gribās padzerties, un tie būtu veselīga dzīvesveida pamati. Ja runā par dažādām vielām, par izklaidējošām vielām, tad jāmin, ka nav tādas drošas alkohola devas. Dažādās valstīs pastāv dažādas rekomendācijas. Latvijā biežāk izmantotās rekomendācijas iesaka lietot ne vairāk kā 2 alkohola vienības vīriešiem dienā, ne vairāk kā 5 dienas nedēļā. Un tieši uz pusi mazāk, jeb 1 alkohola vienību dienā, ne vairāk kā 5 dienas nedēļās sievietēm.